piemēram, dažas partijas diezgan skaidri ir pateikušas, ka mēģinās panākt, lai valsts kultūra kapitāla fonda finansējums būtu apmēram 15% no kultūras funkcijas finansējuma kopējā, kas, ja mēs skatītos uz šī brīža budžeta, būtu tātad ap 8 miljonu lati, bet no šobrīd šī summa ir aptuveni 4 reiz mazāka. Kā jūs domājat šo proporciju mainīt? Jā, mēs jau šajā aptaujas lapā rakstīju, un tā ir mūsu pozīcija, ka mēs rosināsim atgriezties pie tādu finansēšanas modeļu valsts kultūra kapitāla fondam, kas pastāvēja līdz 2003. gadam. Es par procentiem šobrīd šeit nerunāšu tādēļ, ka tas būtu ļoti populistiski apsolīt kaut kādus procentus, bet es domāju, ka šī schēma, šie 3% no tabakas un 3% no alkohola, 50% no azartspēļu un loteriju nodevs, tas būtu ļoti godīgs ieguldījums kultūrā. Kā to īsti panākt? Piemēram, starptautiskie aizdevēji tur arī ir strikti pret speciāliem budžetiem. Tāpat vai citas nozares nesāks protestēt, ka jūs atkal gribat šo sistēmu ieviest? Es domāju, ka kultūra kapitāla fonds ir paldies Dievam, nosargāts atšķirībā no vides aizsardzības fonda, kas bija arī ļoti stiprs atbalsts vides nevalstiskajam sektoram. Un tas ir mūsu galvenais pienākums saglabāt šo kultūra kapitāla fondu, kas ir otrs finansējuma avots mūsu nevalstiskajam sektoram kultūras jomā, un es domāju, ka sarunās ar valūtas fondu šis viedoklis ir jāizstāv. Un es nedomāju, ka kaut kas ir iecirsts akmenī, un ka mēs nekādā gadījumā nevaram vairs diskutēt par to, kā Latvijai būtu jātīstās. Jo kultūra ir mūsu pamats, to mēs esam uzsvēruši vairāk kārt. Tiešām šie 15% ir reāli iespējami arī šobrīd no mūsu reālās kultūras funkcija, ko veids kultūras funkcija, tie ir apmēram nepilni 30 miljoni, un tie 15% ir pilnīgi reāli, kas ir iespējams. Šobrīd tie ap 3 miljoniem šī gadā ir kultūra kapitāla fondam, tad mēs to palielinām līdz 15%, tas ir visnotaļ reāli. Pie normālas, tālākas attīstības, ko es domāju, ka tā arī notiks. Tā kā es domāju, ka tas tiešām ir tādiem pamatīgiem aprēķiniem vērsta ideja, un to var noteikti realizēt nākotnē. Es pilnīgi piekrītu, ka, kā jūs teicat, ka kultūra kapitāla fonds ir jāatjauno šis iecerētais pašā sākumā, iecerētais finansēšanas veids no konkrētiem atskaitījumiem, konkrētiem nodokļiem. Es domāju, ka tas ir pareizi, un tanī brīdī, kad mums būs tiešām būsim tikuši vaļā no šīs starptautiskās programmas, kas mums ir šobrīd, diemžēl dažādu iemeslu dēļ, mēs šobrīd viņu realizējam, tanī brīdī, es domāju, mēs stabili varēsim atgriezties pie šī mehānisma. Galvenais, lai tie, kas tanī brīdī būs... Tas būs pēc kaut kādiem pāris gadiem, pēc 4 gadiem. Es domāju, ka tas būsim reāli, jā, tiešām šobrīd tas būs ļoti sarežģīti. Tad, principā, nākamgad aiznākamgad mēs paliekam pie tā paša finansējuma. Es domāju, ka šobrīd pie šādiem straujiem ekonomikas kritumiem un kāpumiem arī nodokļu ieņēmumiem, nestabilitātes, tā skaitā alkohola un akcijas nodokļiem, varbūt ir tiešām labāk, ka viņš paliek šobrīd pie budžeta. Tad, kad nākotnē ir normāla izaugsme ekonomikā, tā skaitā arī ieņēmumi no šiem nodokļiem, tad arī mēs redzam, ka tas var izaugt uz priekšu. Jo, ja mums būtu piesaistīts šobrīd pie šiem nodokļiem, tad iespējams tas kritums būtu ļoti liels un tas nekādā gadījumā nebūtu labi. Bet, protams, mēs zinām, ka situācija jebkurā gadījumā ir ļoti sarežģīta. Dzīve jau pierādīja, ka kultūra kapitāla fonds savā laikā veiksmīgi attīstīja savu darbību, kad viņiem bija konkrēts finansējuma avots, kas bija noteikts un bija šie procenti, un viss notikās. Bet nāca šī Repšas kunga reforma, kas tāda ļoti slimīgi izturējas aizdomīgi pret visādu fondu eksistēšanu. Tā arī tika likvidēts arī ceļu fonds, citi fondi tika apdraudēti, arī izmainījās finansēšanas kārtība kultūra kapitāla fondam, un līdz ar to mēs būtībā esam zaudējuši stabilitāti visā šajā jautājumā. Un mēs uzskatām, ka tomēr būtu svarīgi atgriezties pie iepriekšējās sistēmas, un kaut vai viens piemērs tās pašas nelaimīgās azartspēles, kas ir pārņēmuši visu Rīgu, un būtībā Rīga kļūst par savu veidu Lasvegas Eiropā. Tas vien norāda, kāda šeit nauda apgrozās, bet tā nauda iet garām. Mums jāstiprina valsts ieņēmumu dienests, lai šo naudu ātrāk atgriezt budžetā, lai gan akcijas ieņemt, gan par tabaku, gan par alkoholu, lai nebūtu šie piedzērušies jaunieši Roņu salā no Latvijas. Es ļoti ticu kultūra kapitāla fondam tādā ziņā, ka tas ir nepolitisks naudas administrēšanas instruments, kur lēmēji ir paši nozaru pārstāvi. Cik lieta, vai jūs viņiem uzticaties. Es arī esmu jautājis, vai institucionalizētā kultūra nebūs greizsirdīga. Es saņēmu atbildi neradošo savienību padomē. Es laikam esmu vienīgā no cilvēkiem, kas šeit runā, kam ir izdevies savas darbības laikā kultūra kapitāla fondu palielināt 3 reizes no 1,5 miljoniem līdz 5 miljoniem, tāpēc es zinu, ka vieglāk ir pateikt nekā izdarīt. Es
arī noteikti, ja man būs iespēja vadīt ministriju, tad es noteikti nedarītu to uz citu kultūras nozaru rēķina, bet esmu pārliecināta, ka ministra kabinetā būs tāda kopējā komanda, kas strādās pie ekonomikas attīstīšanas, nevis saspiešanas, un to būs iespējams izdarīt uz attīstošas ekonomikas ieguvumu rēķinu. Es ļoti atvainojos, ka man ir jāatsaucās uz manu pieredzi, bet manā laikā šie 5 miljoni tika dalīti proporcionāli mērķprogrammās un padomu lemšanā, un mērķprogrammas bija domāts profesionālās kultūras pieejamībai reģionos, laukos, bibliotekām, šai grāmatu pieejamībai autoriem. Tādā ziņā, bija šī politiskā griba un bija arī ļoti skaidrs politikas, kuras mēs izrunājam kopā ar sabiedrību. Es nezinu, vai šis modelis strādāja, vai tagad, es dzirdēju, ir jauni, spējīgi, kultūras ministra kandidāti, kas nestāv šeit. Ņemot vērā to, cik milzīgā procentā ir samazināts šīs mērķprogrammas šogad? Jā, ko es varu teikt? Tur, lai Dauderkungs stāsta, Tieši par ko? Par mērķprogrammām un kultūras programmām. Kā viņām sadalījums mērķprogrammās, to lēm katrs kultūra kapitāla fonda padomu lemt, vai vajadzīgas mērķprogrammas vai nav, un kādas viņas būtu vajadzīgas. Tā ir attiecībā par to, kā viņi labāk kurā brīdī redz. Tieši tas ir tas elastīgums un tas ir tas nepolitiskais, kam tad ir kultūra kapitālā jābūt. Jā. Tas ir tas veids. Es domāju, ka jābūs, mēs katrā ziņā no kultūras ministrijas, es nekādā gadījumā neatbalstīšu iepriekšējo praksi, ka tika no kultūras ministrijas tika mākslīgi, uzspiest kultūra kapitālam kādas mērķprogrammas vai kādi speciāli atbalstām projekti vai tas, kas ir noteikti jāatbalsta. Es domāju, ka tas nav pareizs veids. Te kultūra kapitālam jābūt maksimāli nepolitiskam un neiespaidojamam no kādām citām, konkrētām vai vajadzībām vai vēlmēm. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Tieši tāpat arī mērķprogrammas. Kultūra kapitāla fonda lems, kultūra kapitāla fonda padome lems par mērķprogrammas vajadzību vai nē, tas tiks darīts. Savukārt valstiski nozīmīgais pasākumi, tie ir jāfinansē no kultūras ministrijas, tos nevajadzētu nekādā gadījumā novirzīt uz kultūra kapitāla. Tāda arī mums bija jau pagājušā gadā politika, centāmies, cik mēs varam, protams, pie ierobežotiem apstākļiem, tas bija sarežģīti, bet, kā es teicu vēlreiz, ka valsts institūcijas jānodrošina ar valsts budžeta finansējumu un dotāciju un pašieņēmumiem, savukārt nevalstiskajam sektoram pilnībā būtu jābūt kultūra kapitāla pārziņā, un šīs divas lietas nevajadzētu jaukt kopā. Kultūra kapitāla fondu varētu finansēt no akcijas nodokļu, attiecīgi procentuāli, no tabakas, no alkohola, no azartspēlēm, attiecīgos procentos. Bet domājot par to, cik tas bijis iepriekšējā gadā, jo tādā gadījumā iespējams, ka šī kultūra kapitāla finansējums pat varētu būt lielāks, protams, tas būs mainīgs. Bet sadalas ap nozarēm, tādēļ ir kultūra kapitāla fonda padome, kas līdz šim strādājas lieliski, un es domāju, ka visas institūcijas un nozares ar to ir vairāk vai mazāk apmierinātas. Un es varētu piekrist tam, ka man liekas, ka kultūras kapitālam būtu tiešām varbūt vairāk radošiem procesiem, nevalstiskām organizācijām, un mazāk valsts institūcijām, bet galējas nepieciešamības gadījumos, kad ir ārkārtīgi nepieciešamība un steidzīgi kaut kas ir jādara.